Laimes spēles kārtis pieder pie Lenormand stila kārtīm. Tātad mazliet šodien man jau jautāja, vai tās ir tās pašas, kas taro kārtis, vai tās ir šobrīd populārās asociatīvās kārtis. Nē, tas ir vēl viens liels virziens. Tātad taro kārtis ir, tā saucamās kāršu karalienes. Taro kārtis ir viens liels virziens, un visas arī uz šīs sistēmas balstītās kārtas ļoti daudzas. Tur mums būs gan rūķu taro, pūķu taro, kaķu taro un visas šīs te kārtas, kuras ir balstītas uz 78 kāršu un lielo un mazo arkānu sistēmu. Tad otrs lielais kāršu virziens ir Lenormand stila kārtis, kur ir 36 kārtis ar dažādiem simboliem, kuri nedaudz var atšķirties, vai tās ir franču, vācu vai krievu kārtis, vai varbūt vēl aiz jūras, aiz okeānu, Amerikā aizdotās kārtis, un tad ir vēl viens trešais lielais virziens, šīs te, kas šobrīd populārs metaforistiski asociatīvās kārtis, jeb MAK kārtis. Tā kā tu uzreiz gribētu jums tā kā nodalīt šos te 3 lielos virzienus, un 4. protams, būtu visa veida orākuli. Visa veida orākuli, kur ir 36 kārtas pārsvarā, vēl dažādas citas zīlēšanas kārtas. Jā, un laimes spēle mums ir Lenormand stila kārtis, un šis kāršu virziens radās par godu slavenākajai pasaulē zīlniecei, tieši zīlniecei, nevis pāraģei, nevis astroloģei, nevis gaišreģei, bet nākotnes zīlētājai ar kārti Marijai Lenormand. Viņa nāk no Francijas, un arī pēc viņas došanās citā saulē ļoti daudzi meklēja pierādījumus, ierakstus par to, ar kādām tad kārtīm viņa zīlēja nākotni. Un, jā, visbiežāk visādos arhīvos liecībās tiek atrast, ka tās varētu būt vai nu spēļu kārtas, vai šāda tipa Lenormand stila kārtis. Jā, bet šeit ir arī daudz visādu vēsturisko slēpumu un tīnekļu un pinekļu, par kuriem es jums šovakar arī pastāstīšu. Jā, tā kā Lenormand stila kāršu versiju pasaulē ir ļoti, ļoti daudz, un arī Latvija var lepoties ar šāda stila kārtīm, kuras tika izdotas, pirms teju jau 150 gadiem. Tātad vesels gadu simts un vēl pusgadsimts gadu klāt. Un šīm kārtīm ir arī ļoti interesants nosaukums laimes spēle. Par to mēs arī parunāsim, kāpēc kādreiz zīlēšanas kārtas šī stila sauc par spēli, un par izlustēšanos vaļas brīžos. Tas arī saistīts ar to, kā agrākos laikos kārtis tiešām vairāk uztvēr kā tādu spēli, izklaidi atpūtu, jo patiesībā no tādas senākas zīlēšanas kāršu vēstures vispirms kārtis izmantoja tiešām spēlēs, aristokrāti, karalienes galmos, pie angļu tējas tasītes, kā tādu spēli, kā tādu izlustēšanos, izklaidēju un tādu vieglu atpūtas brīdi, kurš varēja, protams, arī pateikt vērtīgs padomus nākotnē. Un vaļas brīžos latviešiem šie te vaļas brīži, kā mēs zinām, dabas cilvēkiem saistīti vairāk tomēr bija ar rudeni, ar ziemu, kad arī šo vaļas brīžu bija vairāk. Tā kā kārtis lika vairāk rudenī un ziemā. Tad, kad visi dārza, sētas, lauku un lopu darbi bija apdarīti. Lūk, un arī kāršu kolekcionārs Jānis Mētra no Kuldīgas ir izpētījis, ka tieši laimes spēles kārtis ir pirmās kārtis, kuras tika izdotas Latvijā. Par Jāni Mētru mēs vēl šovakar arī parunāsim, un tiešām gribu jums uzsvērt šo faktu, ka tās bija pašas pirmās nodrukātās kārtas Latvijā, kas ir ļoti īpaši un interesanti, ka tās nebija spēļu kārtas. Jo tiešām tās varēja būt spēļu kārtas, kuras pēc tam pārdeva grāmatnīcās un aviežu kioskos un tā tālāk, bet ne. Pašas pirmās kārtas Latvijā bija zīlēšanas kārtas, kas arī vēlreiz parāda to, cik daudz patiesībā spēka, maģijas, mistikas un enerģētikas ir mūsu zemē.
mūsu zemē, un arī no vēstures avotiem lasāms, ka vienmēr tur tajos ziemeļos, tajās ziemeļu tautās, tajās zemēs dzīvoja burvji, raganas, vārdotāji un tā tālāk. Tā kā tas ir ārkārtīgi interesanti un nozīmīgi. Tālūk, dosimies tālāk pie izdevumiem. Pats pirmais izdevums šīm kārtīm bija teju, pirms 150 gadiem. Šīs kārtas tika izdotas Mītavā, jeb Jelgavā un vecajā drukā. Šeit jūs redzat arī kastīti, kas ir saglabājusies, tātad iedomājieties 150 gadi, papīrām, kārtīm, krāsām. Jā, un vecajā drukā ar vecajiem burtiņiem. Lūk, šeit ir arī pašas kārtis redzamas. Šīs kārtis atrada viens vīrietis Liepājā savas mājas bēniņos. Un tā kā es jau biju izveidojis mājaslapu par laimes spēles kārtīm, viņš mani atrada un piedāvāja šīs kārtis iegādāties. Tāds bija šis stāsts. Man, protams, kārdinājums un vilinājums bija ļoti, ļoti liels, jo man šīs kārtas ir ārkārtīgi mīļas. Man par viņām vēl tajā laikā ļoti, ļoti arī šobrīd dega acis. Man bija pat tāds pētījums pa pēdām laimes spēles kārtīm. Pētījumu meklēju, visu informāciju, un te bija man tā lielā iespēja viņas iegādāties. Bet, kā tur bija, kā ne, mana intuīcija man pateica priekšā, ka tomēr labāk nē. Jo uz kārtīm vienmēr paliek tāds informatīvi, enerģētiskais nospiedums par to, ko šīs kārtas ir zīlējušas, kādus likteņus skatījušās, kādiem cilvēkiem liktas, kādās rokās bijušas, un mana intuīcija pateica priekšā, ka šoreiz man šīs kārtas būs jālaiž tālāk, un, cik es zinu, tad viņas aizceļoja laikam uz ārzemēm, pie kolekcionāriem uz ārzemēm. Jā, tā kā neizskaidrojami, bet kāršu pasaulē daudz kas notiek neizskaidrojami. Jā, šīs ir ļoti īpašas kārtas, unikālas, retas un vērtīgas. Agrākos laikos kāršu vispār bija maz, jo papīrs, grāmatu izdošana un tā tālāk visos laikos patiesībā ir bijis dārgs prieks. Un arī spēļu kārtas, protams, tika izdotas daudz vairāk, jo tām bija daudz lielāks pieprasījums. Tās spēlēja jebkurā mājā un arī vietā un ģimenē. Protams, zīlēšanas kārtas vilināja ne visus. Un šīs kārtas starp zīlēšanas kārtīm ir īpašas, ko apliecina fakts, ko atrada kolekcionārs Jānis Mētra Pēterhofas muzejā. Spēļu kāršu katalogā bija vesela lapuse veltīta šīm kārtīm, ka viņas nāk no Latvijas, ka viņas nāk no Mītavas, ka viņas ir izdotas 1876. gadā. Un šajos katalogos atzīmē tikai vērtīgākos muzeja krājuma eksemplārus. Tas parāda to, ka šīs kārtas citu kāršu vidū, kuras arī tajā laikā Krievijā arī bija daudz, tika uzskatīts par ļoti tādām īpašām un vērtīgām. Jā, lūk, un šīs kārtas ir arī Jāņa Mētras kolekcijā. Šīs kārtas arī viens no tādiem izdevumiem. Vēlāk arī viņš man pastāstīja, kā viņas pie viņa nonāca. Lūk, šādas mazas kārtiņas. Un noteikti nedomājiet, ka stūrīši viņā bija nopaļot, jo agrākos laikos nebija tādu tehnoloģiju. Vecos laikos izdotajām kārtīm stūrīši bija tādi tā kā kvadrātveidīgi. Viņi šeit ir apaļ, jo šīs kārtiņas ir nodilušas. Viņas ir nodilušas, laika zoba drusciņi nograustas, tāpēc viņas ir tādas apaļīgas, bet patiesībā viņas bija tā kantainas. Jā, un vēlāk, dzenot pēdas laimes spēles kārtīm, laimes spēles kāršu vēsturei, atradu arī dažas bildītes kāršu tādā fórumā no vienas ungāru sievietes, un tad viņa man atsūtīja šīs kārtas, bet viņai nebija visas, tikai kādas dažas. Un šeit arī viņā. Tātad šīs kārtas arī latviešu valodā ir aizceļojušas arī pa visu Eiropu un nonākušas arī Ungārijā, noteikti Čehijā, Vācijā, Francijā.
Un vēlāk man izdevās atrast līdzīgas kartes no Krievijas. Redzat, no mūsu laimes spēles kārtīm šīs kartes ir izdotas te 20 gadus vēlāk, bet arī tādas līdzīga principa, līdzīga izskata. Šeit klāt vēl ir arī nobildēta pamācības grāmatiņas vāks. Un šeit arī uz šī vāka ir divas no kāršu pasaules tādas svarīgas lietas, kas nāk no senatnes, kas svarīgas arī tādi kāršu noslēpumi arī šodien. Lūk, šeit iztaujā savu likteni biežāk, lai gūtu sev mieru, tādu mierinājumu, nomierināšanos. Tā kā kārtis vienmēr mums dod tādu mieru, cerību, gudru, vērtīgu padomu. Un otra lieta, kas šeit arī ir rakstīta, tātad arī pirms 1894. gadā, bet arī ļoti, ļoti senākām kārtīm, ka kārtas nekad nemelo. Un šeit arī ir rakstīts, šīs kārtas nekad nekļūdās. Tā kā, jā, tas ir tāds sens kāršu likums, lai jums vispār kārtas ar jums draudzētos, lai vispār kārtas ar jums runātos, tas ir pirmais, kas jāatcerās, kārtas nekad nemelo, kārtas vienmēr parāda pasauli, kārtas vienmēr parāda likteni, kārtas vienmēr atspoguļo notiekošo. Jautājums ir tikai par to, vai mēs mākam viņas nolasīt. Lūk, un te jau jūs redzat, ka jūsu kolekcijās nav šo te vecajā drukā kārtas, jums ir kārtas jaunajā drukā. Un Jānis Mētra īsti nevarēja konkrēti atrast, kurā gadā viņas ir izdotas, bet salīdzinot vispār tā laika kāršu izdošanas modi un stilus un visu, viņš pieļauj, ka tas varētu būt ap 1921. gadu. Tātad parādījās šīs pašas kārtas jaunajā drukā, bet ko mēs šeit pamanām? Mēs šeit pamanām apkārt kārtīm izmaiņas šajās zīmēs. Par zīmēm es jums vēlāk pastāstīšu. Mums arī Lelde čatiņā raksta, ka malās ir rakstuzīmes simboli, vai tiem ir kāda nozīme. Jā, simboliem ir ļoti liela nozīme vispār par kārtīm, par visādiem maģiskiem priekšmetiem, par jebko, kas tiek izmantots tādam garīgam enerģētiskam darbam, visam ir nozīme. Katrai svītriņai, katrai būtiņai, katrai līnijai, krāsai, izmēram. Un visi šie simboli, viss, kas ir uz kārtas, padara kārtu spēcīgāku, padara kārtu maģiskāku, piepildītāku ar simbolismu, ar spēku. Un vecajā drukā kārtīm jūs šeit redzat, ka bija astroloģijas simboli, tātad zodieka zīmes un astroloģisko planētu zīmes apzīmējumi, bet šajā jaunajā drukā mums parādās citi simboliņi, un šī ir tā lieta, ko man vairāk nekā 10 gadu laikā tā arī nav izdevies atminēt šo laimes spēles kāršu noslēpumu, kas šie ir par simboliem, kas šie ir par zīmēm, vai tas ir kaut kāds alfabēts, vai tas ir kaut kas varbūt no drusciņa alķīmijas. Šeit ir pamainīta šī zīmes sistēma un, runājot ar dažādiem kāršu skolotājiem, kāršu pētniekiem, nav mums izdevies nonākt pie tādas vienotas atbildes, kas tieši tas varētu būt, bet arī šīs zīmes noteikti kārtīm dod spēku, un es varu arī pastāstīt, ka tad, kad mēs kārtas ar mākslinieci kopā atjaunojām, bija arī kārtas, kur šie simboliņi ir drusciņu vietām kaut kur izdzisuši. Kaut kur nogriezušies, jo agrākos laikos tās tehnoloģijas arī, protams, nebija tik precīzas. Jūs redzat arī, ka tie rāmīši kaut kur drusciņi staigā uz vienu vai otru pusi. Un tad arī bija tā, kad kārtīs nācās atjaunot šos simboliņus, piemēram, nekur arī kuģa kārtī. Te tādas malā divas zvaigznītes, un viena zvaigznīte bija padzisusi, un mēs pilnīgi tā kā juveliera tvērienu atjaunojām šo zvaigznīti, izzīmējām tieši tā, kā viņa ir. Lai gan varēja uzlikt punktiņu, puķīti blakus, tā kā, lai būtu tie divi simboliņi blakus, bet mēs perfekti milimetru pa milimetram centāmies atjaunot tieši tā, kā tur tas krustiņš vai zvaigznīte vai ķeburiņš vai burtiņš bija. Tā kā tā arī ir tāda ļoti interesanta lieta, tieši laimes spēles kārtīm. Es nekur citur, nevienām Lenormand stila kārtīm, taro kārtīm vai citiem tādiem orākuliem neesmu neko līdzīgu redzējusi. Tā kā šī ir tāda interesanta mīkla, ko mēs varam minēt tālāk.
Šeit man arī, ko līdz es sāku vispār apkopot informāciju par šīm laimes spēles kārtīm, meklēt viņas, šīs kārtas pie manis sāka nākt. Es jau jums stāstīju, ka man vīrietis no Liepājas piedāvāja šīs kārtas iegādāties, pēc tam man vēl dažus gadus vēlāk atrakstīja arī viens puisis no Rīgas, kas arī piedāvāja šīs kārtas iegādāties. Viņš tās bija atradis antikvariātā, bija meklējis informāciju par viņām un atradis manu lapu, bet arī tādas neiegādājos, arī tādas viņas nenopirku, jo man jau pašai ap to laiku bija savas atjaunotās kārtas, savs komplektiņš, kurš patiesībā nenāca nemaz tik viegli. Tur arī bija vesels stāsts, kur es jums pastāstīšu. Un vēl pirms dažiem gadiem man atrakstīja arī sieviete no Amerikas, kuru sauc Anna Lisa, kura arī atsūtīja, ka viņai šādas te kārtas ir. Un šīm tā arī kārtīm varētu būt 100 gadi. Redziet, cik interesanti, viņām arī aizmugurītei nav nekāds raksts par muguriņām. Es jums ar pēc tam pastāstīšu kāršu aizmugurēm. Un tāda zila krāsa viņām. Šeit gan zīmes nav saglabājušās, šeit gan ir izveidots bez zīmēm, gan bez astroloģiskiem simboliem, gan bez šīm te alfabēta sistēmas, kas šeit ir jaunākai. Un tur tā kastīte redzam ar tādu interesanti zila, blakus zila, un tā arī neizdevās mums tālāk sarunājas noskaidrot, kas tur bija rakstīts. Mums vienkārši saraksts pārtrūka. Bet, nosaukums, redziet, ir mazliet cits. Tā kā, lūk, tās kārtas sāka mani meklēt, sāka par sevīm stāstīt. Tad man viena sieviete atrakstīja, ka šīs kārtas bija redzējis kaut kādā gada grāmatā. Agrākos laikos bija tādas gada grāmatas, Lauku avīze izdeva un citas izdevniecības. Un viņa viņas bija izgriezusi, uzlīmējusi kartonu un arī izmantojusi. Un tad, man bibliotekas arhīvā izdevās, viņa pat nezināja aptuveno gadu, viņa zināja, ka tas bija vasarā. Un tad es pavadīju diezgan ilgu laiciņu, klejojot pa šīm te gada grāmatām, kuras varēja būt, un es atradu šīs te lapuses, un šeit arī tātad ir centieni atjaunot šīs kārtas, kaut kur viņas saglabājušās, arī drusciņi teksti ir saglabājušies, un zīmējumi, un tad arī tā šīs kārtas kādam mājās arī ir saglabājušās. Jā, un patiesībā par visu šo te lielo ceļojumu un pētījumu un aizraujošo piedzīvojumu saistībā ar laimes spēles kārtīm man jāpasakās Jānim Mētram. Viņam ir Latvijā lielākā kāršu kolekcija, kurā lielākoties ir spēļu kārtas no visādām valstīm, no visādām pasaules vietām, dažādiem stiliem, gan no karaļnamiem, gan no lētiem kazino. Un viņam ir arī zīlēšanas kārtas, ir dažādi interesanti orākuli, arī no austrumzemēm ir taro kārtas, arī laimes spēles kārtas nonāca viņa kolekcijā, turpat, kuldīgas. Šīs kārtas viņam atnesa sieviete, kura bija atradusi šīs kārtas remontējot māju. Lūk, un tā viņš ieguva šīs kārtas savā kolekcijā, un pēc tam arī daļa no viņa kolekcijas kārtīm nonāca pie manis. Bet kā es šīs kārtas atradu un iepazinu, tās man parādīja mana Lenormand kāršu skolotāja. Viņa savukārt, viņas bija arī atradusi Rīgā, antikvariātā, veikalā un iegādājusies tādas mazas, šeit ir oriģinālais izmērs, mazas trauslas kāršu lapiņas. Es, kad viņas ieraudzīju, es biju pilnīgi aburta. Man bija tāda sajūta, ka es turu rokās kaut ko es jau ļoti labi pazīstu. Jā, kaut ko es ļoti labi pazīstu. Un tā. Tūlītās. Un, iespējams, tas ir kaut kas, kā mēs zinām, mūsu dvēseles šajā pasaulē ceļo vairākas reizes, un ja tic tādām iepriekšējo dzīvu teorijām, tad tiešām nav izslēgts, ka varbūt šīs kārtas esmu kādreiz likusi un turējusi, un man bija tiešām tāda sajūta, ka es viņas zinu, es viņas pazīstu, ka tas ir ārkārtīgi liels tāds dārgums manās rokās nonāca. Man vienkārši sāk trīcēt rokas pilnīgi. Un es viņai arī teicu, vai es drīkst viņas paņemt, vai es drīkst viņas izlasīt, vai es drīkst viņas izpētīt. Un tad es studēju visas tās kāršu nozīmes, viņas nokopēju un sapratu, ka viņas komplektiņā pietrūkst 4 kāršu.
Un man bija arī ārkārtīgi interesanti pēc tam meklēt šīs kārtas, un tad, kad es viņu sāku meklēt, tad es nonācu arī līdz Jānim. Un viņa kolekcijā šīs kārtas trūkstošās atradās. Bija ārkārtīgi interesanti skatīties, kādas tās kārtas ir, jo es jau nezināju, kam tur vajadzētu būt, bet, nojautu, pēc tam es jums parādīšu, ko mēs tur atradām. Lelde saka, ka viss ir saistīts tieši tā, un par laimspēles kārtīm arī man viena sieviete teica, ka viņai bija sajūta, kad viņa viņas turēja rokās, ka viņa runā ar savu vecmāmiņu. Ka kaut kur viņai kaut kas saklikšķēja, un ka viņai bija sajūta, ka viņa atkal jūt savu blakus savu vecmāmiņu. Nu, tā tas viss ir, kāršu pasaulē daudz kas nav izskaidrojams. Šeit arī tātad tiešām varat palasīt ar viņu intervijas, un viņš ir īstenis tiešām kāršu mednieks, pētnieks, un ar visu sirdi un dvēseli par kārtīm, vairāk nekā pusi sava mūža. Paldies viņam par milzīgo darbu, ko viņš ir izdarījis un izpētījis, un pirms 25 gadiem daļu savas kolekcijas viņš arī uzdāvināja Kuldīgas novada muzejam. Tāpēc šovasar, ja jums trūkst ideju kādai foršai ekskursijai vai kaut kādai ierosmei, kādam magic ceļojumam, tad noteikti dodieties uz Kuldīgu novada muzeju, kur arī ir daļa no vērtīgākajiem kāršu eksemplāriem apskatāma. Jā, tā kā tas arī ļoti interesanti, un noteikti gribu arī teikt, nebaidīties teikt, ka Jānim Mētram noteikti ir arī lielākā kāršu kolekcija, ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Tās kārtas, kas pie viņa ir nonākušas, tas iespējams arī tuvākie varbūt tādi kolekcionāri mums būs Vācijā vai Francijā. Tā kā tiešām milzīgs paldies viņam par to. Un pateicoties viņam, es atradu 4000 kārtas. Es ārkārtīgi gaidīju un visu laiku atjaunoju savu e-pastu inboxā, kad man pienāks viņa vēstule. Un bija pazudis pasnieka kārts. Un bija pazudušas arī pēdējās viens no pēdējām kārtīm. Un, jūs redzat šeit sievietes, vīriešu un arī jauniešu kārts. Un par to, ka par sievietes kārtis un vīriešu kārti nojautu, jo Lenormand stila kārtīs šie te personāži vienmēr viņiem ir jābūt. Un arī tad es sapratu, ka šīs kārtas nevar likt, jo pirmkārt nav visa kāršu komplektā, un otrkārt nav paša galvenā, nav sievietes jautātājas kārts, ap kuru vienmēr visas pārējās kārtas sagrupējās. Jā, kur šeit arī sievietes kārtī mums bija pazudusi zvaigznīte, tad, kad mēs viņas tur maliņā nodrupusi atjaunojām, un mēs tieši izzīmējām arī tādu pašu zvaigznīti, lai šie simboli darbojās, lai nekas nav pazudis, nekas nav nodzēsies. Jā. Tad, lūk, manai kāršu skolotai bija kārtis, Jānim Mētram arī bija kārtis, viss komplekts, bet nevienam nebija kastītes. Un tad, rokoties dienām un naktīm un sapņojot par laimspēles kārtīm, nezinu kādā veidā es aizrakos kaut kur uz vācu lapām un atradu šo kāršu kastīti, šīs kāršu kastītes attēlu. Īsto, oriģinālo, tādu, kāds tas bija. Kā mēs redzam, tur augšā arī ir tāds iedobīte, lai būtu vieglāk kārtas izņemt ārā. Un, šeit mums arī parādījās ļoti svarīga, interesanta lieta, ko mēs vēlāk skatīsimies par to, kā šīs kārtas izliek. Un, ja mēs tā saskaitījām tajā pirmajā rindā, cik tur kārtas ir, tad mēs redzam, ka tur ir 9 kārtas, tātad šīs kārtas liek 9 kārtas 4 rindās. Te jau arī tas viss ir uzzīmēts un parādīts mums priekšā. Lūk, un tā kā es biju izgatavojuši šīs kārtas pats sev, es viņas sāku izmantot, es viņas sāku likt, es sāku ar viņām runāties. Manī radās tā doma, ka šīm kārtīm ir jābūt, viņām ir atkal jābūt pie cilvēkiem, pie kāršu licējām, jābūt kolekcijās, jādodās atkal pa visu Eiropu. Un man bija tāds sapnis, ka vajadzētu viņas atjaunot, notīrīt visus tos netīrumus un pleķīšus un laika zoba visus iegrauzumus, un šīs kārtas vajadzētu izdot. Un iespējams daļai no jums ir šī te pirmā versija kartonu karšu kastītē,
kur arī es izveidoju un izdevu pirms 10 gadiem par godu Jelgavas pilsētas 750 gadu jubilejai, jo šīs kārtas nāk no Jelgavas, un pilsētai bija šāda skaista jubileja, un tad man viss tā kopā salikās un saslēdzās, un nodrukāja pirmās laimes spēles kārtas, un man šķiet, pirmās bija kādas 100 komplektiņi, un man tajā brīdī pat prātā neienāca, ka būs pēc tam vēl. Un vispār man pat sapņos nerādījās, ka šīs kārtas brauks uz Austrāliju, uz Ameriku, uz Kanādu, uz Franciju, Vāciju, Slovākiju un tālāk ceļos visur pa Eiropu. Un jāteic, ka tiešām gan kāršu licēju, gan kāršu glabātāju kolekcionāru interesi par šīm kārtīm ir, jo visi saka, ka neko līdzīgu, tādu līdzīgu tādu pašu nav redzējuši. Jā, kaut kur tajās. Tad nākamais, arī jūs varat atpazīt varbūt šeit savu komplektiņu. Šīs kārtas, tiešām man bija tāda doma, ka vajag saglabāt šo te unikālo dārgumu, Latvijas kārtas, kuras šajā zemē jau ir bijušas, kuras ir likušas mūsu mammas, vecmāmas, krustmāmas un tantes. Ka viņas vajag saglabāt, jo ļoti daudz visi priecājas par ārzemju kārtīm, taro, eģiptiešu kārtīm, ķīniešu, austrumu, arābu kārtīm, bet mums ir pašiem savas kārtas latviešu valodā, kas šajā zemē jau ir strādājuši, kas lasa šīs zemes enerģētiku, lauku, informāciju un šīs zemes cilvēku likteni. Un tāpēc man radās doma viņas izdot arī grāmatnīcā, un tā kā man arī bija oriģinālais kastītes attēls, tad mēs atjaunojām, izdevām ar kastīti, mērījām. Tad, protams, arī šajā visā tehnoloģiskajā procesā mainījās kāršu izmērs, tās kārtas bija drusīgi lielākas. Jā, Vineta raksta, ka viņai ir šis komplektiņš, un šo kāršu arī nebija daudz, tiešām nebija daudz, un viņas ļoti ātri beidzās. Un tad, ja mēs pārēķinam, ka šī te jaunajā drukā versija tika izdot 1921. gadā, tad šai te jaunajā drukā versijai palika 100 gadi jubileja. Un kā tad tā, ka kārtīm ir jubileja, bet kāršu vairs nav? Un tad radās nākamais izdevums, un arī jau ar kāršu muguriņu, jo man ļoti daudz jautāja, kāpēc nav apdrukāta otra puse, tad es arī stāstīju, ka vēsturiski otru pusi nedrukāja, nebija tādas tehnoloģijas tajā laikā, nebija arī tāda mode tajā laikā ienākusi. Mums tagad mūsdienās ir ļoti svarīgi tiešām kāda izstās kāršu aizmugurīt, jo tas ir pirmais, ko mēs redzam, tas ir pirmais, ar ko mēs sākam runāties. Un tad pie manis arī atnāca šāds te vecu citu zīlēšanas kāršu raksts. Ļoti maģisks, es viņu, kad ieraudzīju, es vienkārši atkal kaut kur naktī negulēju, atkal rakos pa internetu un atradu šo te senu citu zīlēšanas kāršu muguriņu. Protams, viņai nav 100 gadi, viņa noteikti būs daudz jaunāka, bet ļoti zīmīgi. Tur ir daudz maģisku simbolu un redzat gandrīz vai sakrālā ģeometrija. Tur ir gan tāds kristālisks formas, tur jūs redzat āboliņu, kas nes veiksmi, vieglumu. Uzrakstījām arī laimes spēles nosaukumu. Tur ir arī šis te trīsvienības zīme, jo jūs redzat arī tāds ķeltiem ir tāds simbols. Tā kā, jā, radās arī kāršu aizmugurīte. Un, protams, jā, Inta un Guna raksta, ka jums ir šis variants, jums ir jubilejas kāršu izdevums. Un man arī ļoti daudz rakstīja šo kāršu izmantotājs, ka kārtas ļoti daudz runā, bet citreiz ir tāda sajūta, ka tās kāršu nozīmes šeit ir ļoti maz, un gribētos vēl kaut ko uzzināt, vēl kaut ko izlasīt, un tad man ienāca prātā atkal kārtas, man teica, kas ir jādara, ir jāuztaisa bukletiņš, ir jāuztaisa grāmatiņa, arī šīm te kārtīm ar tādām plašākām kāršu nozīmēm, lai jūs varat izlasīt, jā, zaķis lec uz kreiso labo pusi, kuģis tālu tuvu. Bet vēl šajā grāmatiņā es ieliku papildu šo simbolu nozīmes no manām Lenormand kāršu zināšanām, un noteikti jūs pamanījāt, ka šajās kārtīs ir arī citi simboli, kuri atšķirās no klasiskajām franču Lenormand kārtīm. Ir arī gulbis, ir arī vēzis, kaķis, kailis, un šiem simboliem es meklēju klāt nozīmi no simbolu enciklopēdijas, no lielās simbolu vārnīcas, ko šie simboli nozīmē.
Lai kādreiz arī, piemēram, zaķis tur vairs tā izbīli un nobīšanos un kaut kādas nepatikšanas, bet citreiz paskatoties ir tāds sajūta, ka nav jau nemaz tik traki. Zaķis tur aizliec un vispār varbūt tas ir par auglību, jo zaķis ir auglības, ģimenes simbols, un tad arī radās šī grāmatiņa, lai jūs varat paskatīties šo kāršu nozīmes, izlasīt visu skaidrojumu, un tie vārdi, kuri jums atskan, kuri ar jums rezonē, kuri jums ieskanās, tie arī būs tie īstie. Vienkārši jāizlasa viss aprakstīns, un tad jūs arī sapratīsiet, kur ir tie vārdi, kuri runā par jums tieši šobrīd. Nu, lūk, un šeit arī ir bilde no šo kāršu, kā šīs kārtas rodās. Tas viss ir manu rociņu darbs, jo kārtis, ja ir maza tirāža, tad var nodrukāt 10 komplektiņus, tā, ka viņas iet viena pēc otras, bet es drukāju vairāk, un tad, šīs kārtis es liku uz galda liela pa visu istabu, lasīju 1., 2., 3., 4., 5. Un, jā, tā kā viss tas ir manu roku darbs, īpašās dienās, īpašā laikā un ar maksimāli mazu pieskaršanos katrai kārtī. Nu, lūk, un tā ir tapis šis dārgums kāršu pasaulē ar atjaunotu kastīti, ar atrastām kārtīm, ar kāršu aizmugurīti, ar kāršu bukletiņu, un lai jums viņš izdodās izmantot, lai pie jums viņš labājās, lai viņš ir jūsu ģimenē kā dārgums, kā tāda latviešu kultūra, arī vēstures tāds pērle, lai nonāk arī jūsu meitām un mazmeitām. Nu, lūk, un šodien arī mēs vairāk uzzināsim par šo kāršu likšanu. Jā. Nu, un, protams, kārtas man vienmēr saka, kas man jādara, un tad viņas man arī teica, pastāsti par mums, lai cilvēki ar mums lepojās. Mēs atkal gribam būt populāras, mēs atkal gribam braukt uz visurieni ar pastu. Nu, lūk, un tad es arī rakstu žurnālos, lai visi zina, ka latviešiem ir savas Latviju zīlēšanas kārtas. Izveidoju mājaslapu, lai šī informācija vienmēr ir, un tad savā mājaslapā es vienmēr arī pašā sākumā pirms 10 gadiem atzīmēju, uz kurien šīs kārtas ir devušās. Un, nu jau jāsaka, ka man vajadzētu visas pasaules karti rakstīt, bet, tam man vairs nepietiek laika, jo kartas tiešām caur Etsy brauc tagad arī uz visu pasauli. Uz Ameriku ļoti daudz, uz Franciju, Vāciju, arī uz Austrāliju ir devušās, uz Jaunzēlandi, uz Meksiku viens komplektiņš aizceļoja, man pat pastā jautāja, vai tiešām uz Meksiku jūs sūtat? Tad saku, jā. Lūk, jā, un šīs kārtas tiešām Latvijā ļoti labi strādā, jo viņas šeit jau ir bijušas, viņas šeit ir, un viņas jau ir saslēgtas ar šīs zemes lauku. Nu, un jāsaka, ka arī laimes spēles kārtis man bija lielais iedvesmas avots manām kārtīm, jo jūs redzat līdzību, viņas ir baltas, gaišas, ir atslēgas vārdi, un es gribēju izdot kaut ko tādu, kas tiešām būtu vērtīgs, jo skaisti zīmēt es nemāku, pasakainas bildes un gleznas radīt arī nē, tad šīs kārtas ir tiešām izceļās citu vidū ar savu informāciju, ar špikerīšiem, kurus jūs varat izmantot šo kāršu lasīšanā. Lūk, vēl drusciņ no vēstures par tiem interesantiem vēstures līkločiem par šīm kārtīm. Tātad nosauktas par godu Marijai Lenormand, kura šīs kārtas izmantoja. Daudzos vēstures avotos ir rakstīts, ka viņa viņas radīja, uzzīmēja, bet tā nav īsti patiesība. Viņa viņas izmantoja droši vien, vispār arī esmu lasījusi grāmatā, kur bija rakstīts, ka viņai sākumā nepietika naudas, lai nopirktu dārgās taro kārtas, jo tajos laikos taro kāršu lielais tāds nozīme pamatlicējs, kurš šīm kārtīm pielika arī astroloģisko un visu pārējo nozīmi. Eteila bija izdevis taro kārtas, bet viņas bija ļoti retas un ārkārtīgi dārgas, un viņai tā kā neizdevās šīs kārtas iegādāties, un viņa sākumā sāka likt parastās spēļu kārtas, un pēc tam ir minēts arī, ka sāk izmantot šīs te Lenormand stila kārtas, un vēlāk arī tās tika nosauktas par godu viņai. Un kāpēc viņa kļuva par pasaulē slavenāko zīlnieci, jo viņa pareģoja mazā, necilā, klusiņā, bet ārkārtīgi ambiciozā, mērķtiecīgā un drosmīgā vīriņa
Napoleona kļūšanu par Francijas imperatoru. Lai gan uz šo te troni titulu bija ārkārtīgi daudz citu par viņu spēcīgāku kandidātu, bet viņam šo te pareģoja, viņš noticēja saviem spēkiem, un viņam tas arī izdevās. Jā, bet vai tātad Marija Lenormand nāk no Francijas, bet jāsaka, ka kārtis gan šīs te nāk no Vācijas. Un patiesībā Lenormand kāršu vēsture izceļās Vācijā, jo jūs šeit redzat šīs pašas mūsu mīļās laimespēles kārtas vācu valodā. Ar šiem pašiem te zīmēm, ar šiem pašiem zīmējumiem, un jā, viņas nāk no Vācijas. Un izdevējs, kurš viņas Jelgavā izdeva, kuram Jelgavā bija pašam sava biblioteka, grāmatu veikals, grāmatu īre un noma, Katoļu ielā 9, viņš arī bija Vācijas celsmes grāmatu izdevējs. Viņš pats arī tātad bija nācis viņa senčs no Vācijas. Viņš šeit tirgoja grāmatas, viņš viņas izdeva, viņš viņas iesēja. Un arī tātad viņam ir vācu saknes, un visticamāk arī šīs kārtas, es arī kopā ar Jānu Mētu domājam, ka viņš iztulkoja no vācu valodas, no šī te, ko mēs jau redzējām, un izdrukāja, izgatavoja pārdošanai, jo, visi zināja, ka zīlēšanas kārtas tomēr interesē un vilina un mudina. Jā, bet, kādi bija tie patiesie iemesli, motīvi, to mēs tā līdz galam nezinām, tas paliek kā noslēpums. Un vispār Lenormand kāršu prototips, pats pirmās Lenormand tipa kārtas tika radītas pirms 225 gadiem Vācijā. Viņas izveidoja vācu biznesmenis, viņam piederēja misiņu rūpnīca, bet brīvajā laikā viņš bija rakstnieks, literāts un arī dažādu spēļu veidotājs. Tā bija viņa lielā aizraušanās. Tas bija viņa lielais tāda sirdslieta, un viņš izveidoja no šiem te seniem 36 simboliem spēli, cerības spēli, Game of Hope. Un tāpēc arī jūs redzat līdzību, ka latviešu Lenormand kārtas sauc par laimes spēli. Uzspēlēsim kārtas. Tālūk, tā kā šis ir tas interesantais fakts, ka Lenormand kārtas nāk patiesībā no Vācijas. Un šeit arī, ja jums šīs kārtas iepatīkās, vai jums viņas ir mīļas, vai arī savos kursos, arī es vienmēr saku, jūsu kolekcijā vienmēr ir jābūt šīm te pirmatnējām Lenormand kārtīm, jo visi pētnieki kāršu kolekcionēri atraduši, ka šīs bija tās pirmās Lenormand stila kārtas. Un arī tad pirms pāris gadiem šīs kārtas atjaunoja un izdeva. Sākumā viņu bija ļoti maz, un viņas iegādājās tikai pasaules ietekmīgākie kolekcionāri, bet jau arī ir mums arī pieejams, un šīs ir tās pirmās, kā viņas izskatījās, kādas viņas bija, lai viņas jūsu kolekcijā ir. Ja jūs arī ikdienā viņas neizmantojat, lai viņas jūsu, kā saka, laukā un kolekcijā ir, jo viņas noteikti palīdzēs un atvērs durvis uz Lenormand kāršu pasauli. Un šeit arī es jums ieliku bildi par to, ka sākumā šo te Game of Hope cerību spēli tiešām spēlē kā spēli, izlika 6 kārtas 6 rindās un spēlē kā cirka spēli, metot kauliņus. Šai spēlē ir arī savi noteikumi. Bukletiņā, kas nāk līdz šīm kārtīm, šis te vīrietis ir atradis to spēles pamācību, un līdzīgi tā kā cirkā, ja uzkāpa uz āboliņa, āboliņš nesveiksmīgi, varēja paiet 2 gājienus uz priekšu. Ja uzkāpa čūska, tā kā cirkā, noslīd lejā, aizslīd gājiens atpakaļ un tā tālāk. Tā kā sākumā, jā, tā bija kā spēle, bet šie simboli ir ar savu nozīmi, ar savu enerģētiku, un šo simbolus pazīst visās tautās, kultūrās, valstīs, un cilvēki sāka sajust arī to maģisko nozīmi, ko šīs kārtas var pastāstīt un pavēstīt. Tāpēc vēlreiz arī, par šiem simboliem runājot, gribēju jums atgādināt, ka laimes spēles kārtīs daži simboli atšķirās no klasiskajām Lenormand kārtīm, un tāpēc arī šo te grāmatiņas izveidoju, jo tiešām ieraugot pēkšņi gulbi un gaili un vēzi un kaķi, tās, kuras zina Lenormand kārtas, tad liekas, lai arī būtu pazīstami šie simboli, un arī maskas, un arī naudas maisiņš tur mums ir, un daži no simboliem atšķirās.
Tas mums jāatcerās. Bet šeit jūs redzat arī pa labi. Daudzām no jums ir šīs te iecienītās Čiromarčeti Lenormand kārtas, kuras es pilnīgi nebaidos teikt, ir šobrīd pasaulē vispopulārākās Lenormand kārtas Eiropā un Amerikā. Jā. Un šeit arī viņš ir tomēr pētījis Lenormand kāršu vēsturi un papildu kārtīs, papildu šiem 36 ierastajiem simboliem. Viņš ir pievienojis klāt arī 8 papildu kārtas, izvēloties tos simbolus, kuri kādreiz kaut kur citās Lenormand kārtīs ir bijuši. Šeit viens no piemēriem. Laimes spēles kārtīs ir maskas, un viņš arī tur aiz tāliem okeāniem Floridā, arī izpētot Lenormand kāršu vēsturi, ir šo simbolu atradis. Viņam ir arī gulbi pie sirds kārts, arī gulbi parādās. Un jā, šis arī spēļu kauliņi, kas ir ļoti līdzīgi naudas maisiņa kārtī. Par zīmēm es jau jums pastāstīju, redziet, jūs esat jau ļoti vērīgas un esat pamanījuši un ievērojuši. Jā, šīs zīmes kārtīm dod papildu spēku. Zīmes, cipari un viss, kas ir attēlots. Vēl interesanta lieta, Lenormand kārtīm parastajā sistēmā, 30 klasiskajā kāršu sistēmā ir sieviete un vīrietis, bet vecākām kārtīm, daudz vecākām kārtīm ir arī jauniete un jaunietis. Tātad jauniete mums bija, neteiksim bērns, jo bērniem, kā mēs zinām, līdz 7 gadu vecumu vispār par bērniem nevajadzētu jautāt kārtīm un astrokartēm un numerologiem. Bērnu liktenis tāds, tiešām ar viņa dzīves ceļu un karmu un karmas koferīti ieslēdzas pēc 13 gadu vecuma. 13 gadu vecumā arī mostās pirmā čakra, kas ir mūsu dzimumdziņa. 13 gadu vecumā atvers arī 6. čakra, kas ir šī trešā acs, tā ir intuīcija, visas maņas, pastiprināta dzirde, redze, garša, tauste. Tāpēc arī tie mūsu pusauģi, viņiem arī tā sajūta ir tāda, ka viņiem abas enerģētiskie centri ir spēcīgi un atvērti, un viņiem visa pasaule ir kā milzīgs salūts. Viss ir skaļš, viss ir košs, viss ir garšīgs, viss ir vai nu salds, vai nu ļoti rūgts. Un, jā, tāpēc bērniem, jauniešiem, pusaudziem līdz 13 gadu vecumam es neiesaku likt kārtas. Par viņiem tā ļoti par viņu likteni un dzīvi jautāt. Un tad šo te jaunieti un jaunietis, tad es teiktu, ka tie ir cilvēki pēc 13-15 gadu vecumam, līdz kādiem apmēram 20-25 gadiem mūsdienās. Jā, un sieviete vīrietis, tā tad ir jautātāji, kuri kārtīm jautā savus jautājumus. Šeit gan ir interesanti pierakstīts, ka precētu sievieti, un tad man ir jautājuši, bet ja es neesmu precēta, vai es varu ņemt, kur kārtu man ir jāņem, sievietes vai jaunietis. Jūs varat izvēlēties pēc sajūtām, bet droši var ņemt arī šo te pašu sievietes kārti. Lūk, un atkal šo te seno aizmirsto Lenormand kāršu noslēpumu mūsdienās atkal atcerās un arī veido divus pārus. Ievērojot arī vecumu, šeit mēs redzam vecumu, bet arī pievienojot klāt statusu, tātad šeit mums ir zemnieki, lauksaimnieki, un blakus mums jau ir turīgi, tātad jau valdnieki un valdniece un valdnieks un tā tālāk. Jā, vecumu statusu jau mūsu jaunajos komplektiņos liek, kur šeit arī 2 pāri mums ir. Šeit mums arī ir ar kronīšiem, tātad viņi ir ietekmīgāki, bagātāki, varenāki, vecāki, izciltīgāki nekā šie te parastie personāži pa kreisi. Tā kā mūsu jaunajos komplektiņos jau šīs te senās lietas atgriežas. Vēl ko es jums gribēju pastāstīt, ka mūsdienās kāršu izdošanā un veidošanā, jaunu komplektu veidošanā, ļoti daudz ir mākslinieku fantāzijas, ir ārkārtīgi daudz dizainu, lai tas būtu skaisti, lai tas būtu koši, lai tas būtu interesanti, lai tas būtu aizraujoši. Un ļoti bieži, tiešām es varu teikt, arī Lenormand kārtīs un par taro kārtīm vispār nerunāsim. Tas mākslinieku fantāzijas lidojums aizdo ļoti tālu no simbolu jēgas, būtības. Un, jā. Un te es jums gribu parādīt piemērus, kādreiz. Šie ir 3 dažādi komplekti. 4 pat. Tas pa vidu melnais, tas ir viens komplekts, te pa kreisi tie 4 dažādi komplekti, arī šajā te
Lenormana laimes spēles vai cerības spēles stilā, un cik ļoti mākslinieki rūpīgi pārzīmēja katru detaļu šajā zīmējumā. Katru detaļu, katru ūsiņu, katru rekur, viņai uz kakla ir amulets, tātad kuloniņš viņai tur ir, kāda viņai ir frizūra, vīrietim, kā viņš ir tērpies. Jā, šīs kartas ceļoja no valsts uz valsti, un, protams, viņas pēc tam pārzīmēja, ja, bet cik precīzi vienmēr centās to izdarīt un to attēlot, un kāršu zīmējumos tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi katra nianse, un tad arī savos Lenormana kāršu kursos tiešām mācīja. Jums ir āboliņa kārts. Labi, jūs zinat āboliņa kārts nozīmi, bet jums tur varbūt ir bizbizmārītes vēl klāt. Tad lasam, ko nozīmē bizbizmārītes, un vispār jūs zinat, ka ir 2 punktu bizbizmārītes, 6 punktu un 4 punktu bizbizmārītes, un viņām arī ir cita nozīme. Vienas Ķīnā tiek uzskatīts par veiksmes simbolu, otras par nelaimes vēstnešiem. Ja jums tur pie āboliņa kārts vēl ir varavīksne, tas arī ir papildu cerības, veiksmes, vēlmi piepildīšanās simbols. Tātad, ja jums parādās āboliņa kārts ar varavīksni, jūs droši varat teikt sev vai cilvēkam, ka ievēlies vēlēšanos, viņa piepildīsies. Tāpēc, jā, uz kārtīm ir ļoti svarīgi šie zīmējumi. Un šeit arī es jums pastāstīšu, noteikti jaunajā jubilejas komplektiņā pamanījāt, ka jums ir citādāks sieviete izskatās. Jo man, izliekot kartes, daudz rakstīja par to, ka grūti atpazīt sievieti. Jo, redziet, šeit tā sieviete mums ir tādiem īsiem matiem, un drīzāk tur tā kā druciņi pēc jaunekļa izskatās. Jo vecos laikos bija tāda mode tajā laikā, gari mati, tas bija tāds izredzētības, dištiltības, bagātības simbols, īstenībā sievišķības, intuīcijas, maģijas simbols, jo mati mums ir antenas, tās ir mūsu antenas, katrs mats ir kā antena. Ir arī, esmu lasījis par to, ka mata uzbūve, mata struktūra bija iedvesma pirmajai antenai. Radio antenai, televīzijas antenai, kas pārvada informāciju, kas pārvada, nodod informāciju. Un tā tad arī, jūs zinat, ļoti, jo sievietei garāk mati un kuplāki, jo, agrākos laikos skaitījās, jo lielāka ragana viņa ir. Un, protams, tā ir arī sievietes veselīguma, auglības pazīme, tā kā, jā. Bet, tajos gados moda bija citādāk, un tad šeit arī nav uzraksts, ka tā ir sieviete, un tad, jubilejas komplektiņā mēs ar mākslinieci vienojāmies, ka mēs šo sievietes attēlu nomainījām. Nomainījām uz šīm te 20 gadus bišķiņ jaunākām kārtīm, kur jūs redzat pa kreisi, mums ir šī sieviete. Tagad, lai viņai tomēr būtu tā maturota, un mēs viņu pārcēlām, saglabājot visu viņas izskatu. Jā. Tālūk, tā kā tas ir tas, kas kārtīs ir ārkārtīgi svarīgs un ko agrāk izmantoja. Jau pie teorētiskās daļas mēs virzamies pie beigām, dosimies pie praktiskās daļas un vairāk par laimespēles kārtīm, par Lenormana kārtīm, Lenormana kāršu klasisko nozīmes katrai kārtī, darbā, veselībā, mīlestībā. Riktīgs špikers ir manā mājaslapā. www.lenorman.lv. Tur jūs pastaigājat pa sadaļām, gan te sāniņā, gan tur augšā vēl 4 sadaļas ir. Daudz ko forši atradīsiet. Un vēl šo lapu jūs varat izmantot dienas prognozei. Te maliņā parādās dienas kārts, kur, ja jums nav sanācis pašām izvilkt, vai no rīta vai vakarā, jūs vienmēr telefonā varat ieiet un lapā atrast šo te savu dienas kārti. Tādā veidā gan jūs saņemat kāršu vēstījumu, kādu padomu vai tādu labvēlību veiksmīti dienai. Un jūs varat arī tādā veidā mācīties vai atkārtot kāršu nozīmes. Noteikti, tas ir tāds labs špikrīts, un es uzreiz varu teikt, ka katrā ierīcē kārta būs citādāk. Katrā ierīcē, kā tur ir arī, te, protams, tehnoloģiju, maģiju un tā tālāk, bet, kā mēs zinām, mūsdienās viss paliek arī arvien smalkāks un arī kārtas darbojas šādā veidā. Tā kā to jūs varat izmantot. Lūk, dodamies pie praktiskās daļas. Gun mums raksta, katru reizi, kad klausos tevi, man ir kalna kārts. Kalna kārts ir virsotne, zināšanas, prieks, sasnieguma, gandarījums. Ceļš nebūs viegls, ceļš nebūs ātrs, bet tajā virsotnē nonāksi. Jā, tā ir kalna kārts. Tad atgriežoties pie laimespēles kārtīm, kā viņas liek?
Šīm kārtīm ir īpašs izlikšanas veids. Uzreiz pasvītrojiet, vai ja jūs kaut ko šodien pierakstat, īpašs izlikšanas veids. Šīs kārtas nevar izlikt pa vienai. Ja jums ir ļoti labas Lenormand kāršu simbolu zināšanas, tad jā, jūs varat izvilkt, bet kopumā šīs kārtas tomēr liek visas kopā, un šo izlikumu sauc Grand Tableau. Lenormand Grand Tableau. Tās, kuras ir kāršu pasaulē, noteikti šo te jau kaut kur ir manījušas, un tas ir lielais kāršu izlikums, un tā arī no franču valodas viņš tulkojās. Lielā bilde. Visa lielā bilde. Visa cilvēka dzīve 36 kārtīs. Tur visu var redzēt, visu paskatīties, kas darbā, kas veselībā, kas naudas lietās, kas ar ceļojumiem, kas ar pārmaiņām, kas ar bērniem. Visu tur var redzēt. Un šīs kārtas tātad izliek 9 kārtas 4 rindās, un šīs kārtas parāda aktuālākos jautājumus, kas šobrīd cilvēkam ir pats svarīgākais. Tāpēc šīs kārtas ļoti labi ir izmantot prognozēm. Šodien arī jums būs iespēja izlikt jūlija prognozi vai prognozi gada otrai pusē, jo saulīte ir atkal pagriezusi savu ceļu uz otru pusi. Dienas paliek atkal drusciņi īsākas, dodas uz rudeni un ziemu. Un varat arī tādu prognozi otriem pusgadam. Lūk, un ar ko šīs kārtas arī ir ļoti vērtīgas, labas un foršas. Ar to, ka šajā lielajā bildē cilvēki ieraug atbildes uz tādām lietām, uz tādiem jautājumiem, par ko pat viņi nav iedomājušies. Ļoti bieži jautā par darbu, bet kārtas brēķina par veselību. Ļoti bieži jautā par kādām pārmaiņām un mācībām un tā tālāk, bet kārtas saka, ka jāskatās uz ģimeni. Šobrīd enerģija jāvelc savai ģimenei, saviem radiniekiem, tuviniekiem. Tur visi sastājušies. Visas mājas, visi dzimtas koki, visi stārķīši apkārt salikušies cilvēkam, kas saka, ka šobrīd tev enerģija ir vajadzīga radiem. Jā, tā kā te mēs varam ieraudzīt visādas arī foršas lietas. Un arī brīdinājums, kur kāds var būt draugs, viltīgs, kur kaut ko vai kaut kādus padomus, kas tev tagad tuvāk jādara un kas no tevis ir tālāk, kas varbūt tev šobrīd nav tik aktuāli. Tā kā, jā, šīs kārtas ļoti parāda visu kopā. Pirms kāršu likšanas, tātad jums arī ir Lenormand kārtas, šīs te laimspēles kārtas, un ja jums ir laiciņš, ja jums ir spēks un enerģija, tomēr jau ir vakars, bet šodien ir 27. mēnesdiena, kas ir ļoti maģiska, intuitīva, Neptūna diena, tā mums ir, kad arī kārtas var likt un būs vieglāk viņas nolasīt, jo gan mēnestiņš, gan kopējā tad šīs dienas enerģija palīdz sazināties ar savu intuīciju, nolasīt zīmes, sapņus šonakt arī. Ņemiet vērā, mēģiniet no rīta atcerēties. Lūk, un jūs varat izlikt savu izlikumu un atsūtīt man uz laimes kārtas@gmail.com, un pēc tam beigās, cik mums būs laiciņš, palūkosimies. Neiztulkosim, protams, visu precīzi un perfekti tā pa niansēm, jo uzreiz varu teikt, ka šī izlikuma tulkošana, jūs vienmēr ieplānojat vismaz stundu. Vismaz stundu, jo kārtas ir visas jāizliek, un ar visām ir jāparunājās. Jā, tātad, pirms kāršu likšanas, ņemiet rokās savu komplektiņu, tā, manējais jau kaut kur darbojās, un nosakat laika periodu. Vispirms, nedomājiet uzreiz par jautājumiem, un to es gribēju pajautāt, un šo, un vispār vēl kaut ko, vispirms ir laika periods. Kārtīm ir jāpasaka, cik tālu uz pagātni vai nākotni viņām ir jāskatās. Tātad ir jāpasaka atskaites punkts, šobrīd tātad ir jūlijas, šobrīd ir 3. jūlijas, un es gribu, lai jūs man parādat visu manas dzīves lielo bildi šim mēnesim vai šai nedēļai. Var arī tā kā šai dienai tad vienkārši kārtas noskanē esošo situāciju. Tā kā vienmēr ir jānosaka laika periods. Var, piemēram, likt arī visam gadam, bet, protams, nofotografējiet, lai jūs pēc tam varat nolasīt. Bet to es gribu teikt arī no savas pieredzes. Kārtas liek vairāk nekā 10 gadus, un pasaule mainās, vibrācijas, enerģijas, laika ritējums mainās. Un, ja kādreiz tiešām varēja droši likt prognozes gadam, tad tagad viss tik strauji mainās tur augšā un šeit apakšā, pasaulē, ekonomikā, jūsu dzīvē, jūsu sirdī un tā tālāk, ka
es neiesaku likt kārtas ilgāk par pusgadu. Tātad 6 mēneši ir tāds apmēram periods, kurā kārtas var ļoti precīzi tātad nolasīt, un tad tālāk jau atkal visi tie notikumi, jo viss ir tādā ķēdītē. Kaut kādu lietu tagad izmaina, pēc tam nākotni. Mēs savu nākotni radām tagad tieši šobrīd, šajā vakarā. No tā, kā jūs aiziesiet gulēt, ir atkarīgs, kā jūs piecelsieties. Vai jūs kaut ko apēdīsiet, kā jūs gulēsiet, vai jūs izdzersiet kādu tēņu, vai jūs nomazgāsiet kājiņas, vai jūs iesiet vannā, dušā. Ar kādām domām, ar kādiem vārdiem uz lūpām jūs aizmigsiet, tā jūs no rīta piecelsieties. Jūs varat paskatīties, pavērot. Un arī dzīvē, lielajos mūsu notikumos, mūsu dzīves ceļā liktenī ir tieši tas pats. Visu laiku ir mazie ķēdes posmi, kas veido atkal nākamo posmiņu. Tad šīs kārtas, Lenormand kārtas, ir īpašas ar to, ka ir šītas sievietes un vīriešu kārtas, un viņa nav tikai, lai tu parādītu šos tēlus, šos personāžus, šīs enerģijas sievišķās, vīrišķās, bet arī ir domāts tam, lai kārtas patiešo uzreiz saslēgtos ar cilvēku. Jautātāju. Cilvēku, kurš uzdot jautājumus, vai tās jūs esat jūs pašas sev, vai, tā ir draudzene, kaimiņš, vīrs un tā tālāk. Un ir kārts jāatrod, tātad tā ir sieviete, jūs vai jūs draudzene atrodiet sievietes kārti, numur 33. Pasakiet vārdiņu šai kārtī, tātad šī šobrīd ir Baiba. Kārtis lūdzu pasakiet visu, kas viņai jāzina, pasakiet viņai padomus, pasakiet viņai arī brīdinājumus, visu, kas viņai jāzina. Bet, ja mēs kaut ko uz kārtas uzliekam, mums tas pēc tam ir jānoņem. Beidzot darbu, atkal izšķirstiet kārtas, atrodiet, re, kur ir, tā, mēs tevi ņemam nost. Paldies, kārtis, jūs visu pastāstījāt, vai visu uzzināja un vienkārši noņem nost. Varat arī kārtu paturēt virs svecītes, man tā arī svecīte višķiņ noveidināt. Varat nopūst, man ļoti arī kādreiz patika, jo citreiz tā svecīte varbūt jau beigusies vai varbūt vēl, un vienkārši nopūst. Nopūst vārdiņu nost. Ja jūs uzliekat, pēc tam arī jānoņem. Ja nenoņemsiet, tad aizmirsīsiet, nekas traks arī nenotiks. Bet labāk, ka jūs to jau ieviešat kā sistēmu, jums tas notiek automātiski. Vispār kārtīs ļoti daudz, kas ir tāds, automatizēts, bet patiesībā īstais vārdiņš ir ritualizēts. Kāršu likšana ir vispār viens liels rituāls. Garīgs, sakrāls, enerģētisks, maģisks. Saucam, kā gribam. Un tad, kad jau jūs uzliekat jautātāju, ieliekat viņu kaut kur pa vidiņu, vai pa maliņu, vai pa sāniņu, vai priekšā un maisiet kārtas un jau domājiet par tiem jautājumiem, kas jums ir svarīgi šobrīd, kas tajā brīdī visvairāk interesē. Vai tas būtu darbs? Kas man ar to darbu, kas man ar tiem kolēģiem, kas man ar to atvaļinājumu? Es tikšu rudenī atvaļinājumā vai ne? Vai man liks klāt to projektu vai ne, vai kas man ar veselību, kur man pazūd mana enerģija, kāpēc es nevaru izgulēties, kāpēc man nav dzīves prieka. Domājiet par šiem jautājumiem, jo kārtas maisoties, viņas saslēdz ar šo sievietes kārti, un iedomājieties, viņām ir jātiek pie sievietes kārtas, pavisam tuvu jāpievalkās, lai viņas jums var parādīt, jo kas ir tuvu jautātāju kārtī, tas ir svarīgi. Kas ir tālāk no viņas, tas nav tik būtiski. Tāpēc visa maģija patiesībā notiek tajā brīdī, kad jūs maisiet jaucat kārtas. Un kārtas jūs jaucat tik ilgi, cik vien jums liekas, ka tas ir vajadzīgs. Reizēm tā ir pusminūte, varbūt minūte, varbūt 5 minūtes. Man ir bijis tā, ka es maisu kārtas un jūtu, ka nemaisās, nejaucās, kaut kas nav. Un es tad aizēju nomazgāt rokas, vēlreiz nomazgāju kārtīgi, tā kā ķirurgs te līdz visiem malkoņiem rokas, visus pirkstiņu, vidiņus, gradzens, visu izkustinu, visus, kas tur ir aizķēries varbūt, visas emocijas, visas satraukumi, un tad vēlreiz maisu kārtas, un tas varbūt ir 10, 15 minūtes citreiz, tā kā visa maģija, tas ir lielais kāršu noslēpums, vismaz manā izpratnē, uztverē un manā pieredzē, ka visa maģija notiek kāršu maisīšanas brīdī. Te kur izliekam 9 kārtis 4 rindās ar zīmējumiem uz leju. Un tāpēc es teicu, ka šo kāršu likšana ir vismaz stunda, jo jums pa vienai kārtī ir jāvar vaļā. Jūs varat vaļā informācijas lauku, jūs varat kāršu to bildi, jūsu dzīves situāciju vienu pēc otras varat vaļā. Un tas ir arī ļoti vērtīgi tādā ziņā, ka kārtis runā saistībā gan ar šo sievieti, ar jums, viņas pievalkās pie viņas, lai viņai būtu tieši blakus apkārt. Bet kārtis runā arī savā starpā.
Kartes runā arī savā starpā. Un jau pa vienai varot vaļā un lasot šīs nozīmes, jūs jau redzat, ko nozīmē zaķis ar kuģi kopā, ko nozīmē stārķis tur pie mājas atlidojas, un ko tā Ziemassvētku eglīte jums nesīs, un tas dārznieks tur, ko viņš tur jau dara. Jūs jau varot vaļā, skatāties kartes arī savā starpā. Un jūs jau varat arī jau sākt varbūt kaut kur pierakstīt vai ieķeksēt kaut ko, ko jūs tur pamanat. Jā. Tāpēc vienmēr, vispār arī gan Lenormand tāro kārtas vienmēr jāliek zīmēm uz leju, jo jūs varat vaļā. Jūs varat vaļā informāciju, tādu savu dzīves likteņa grāmatas lapus jūs varat vaļā. Jūs varat vaļā spoguli, jūs varat iztēloties un skatāties tajā kārtī spogulī, kas tad jūsu dzīvē notiek. Kas notiek jūsu sirsniņā, prātā, jūsu liktenī. Nu, jā, un te pa vienai varam vaļā sekojam līdzi. Sekojam līdzi, kas ar ko. Ja kuģis tālu, tad jūs redzat, sievietes kārt vēl nav parādījusies, kuģis, piemēram, viena no pirmām, jums ir skaidrs, ka kuģis ir, jā, tālu, visticamāk jau šeit, piemēram, redzams, kur kas jau atrodas. Un pirmais, ko mēs vienmēr skatāmies, tā, uzlikšu šeit, lai jūs vienkārši redzat to izlikumu, vieglāk jums uzsver. Pirmais mēs skatāmies, kur ir jautātāja kārts, kur atrodas sievietes kārts, kur viņa ir, vai jau pirmajā rindā, vai otrajā, vai liekat kārtas, un viņi vēl nekur vēl nav. Tam arī ir ļoti liela nozīme. Tad jau jums arī kārtas pasaka priekšā svarīgas lietas, jo, ja jums kārtis jau sieviete parādās pirmajā vai otrajā rindā, viss, kas ir zem viņas, viss, kas ir zem mūsu kājām, ir pagātne. Tātad, jūs jau redzat, ka kārtas ļoti daudz stāstīs par pagātnes lietām, par to, kas ir iesākts, kas ir jādara, jāturpina, kas ir jāpabeidz. Un ja jūs liekat, un sievietes kārtas jums tur ir kaut kur pašā pēdējā rindā apakšā, jūs saprotat, ka visas kārtas ir viņai virs galvas. Viss ir viņas, viss viņai vēl ir priekšā, viss viņas galvas. Tātad šis lielais izlikums jums stāstīs par nākotni. Jūs jau varat tagad sākt lūkoties savos izlikumos, kur jums atrodas sievietes kārtas. Virs galvas ir nākotne, viss tas, kas notiks, viss tas, kas būs, jaunas pārmaiņas, jaunas lietas, vai arī sieviete ir pirmajās rindās un apakšā ir pagātne. Tātad jāturpina iesāktais. Jāturpina iesāktais un, piemēram, jūlijā vai otrajā gada pusē lielas tādas pārmaiņas kardināls nenotiks, jo kārtas nerāda nākotni. Viņas rāda to, kas ir tagad. Tagad, kur tu esi, kas tev ir jādarās. Jā, un te arī ir tas, šis te visa informācija jums ir bukletiņā. Un, ja kādai no jums nav bukletiņa, ja jums ir Laimes spēles kāršu versija, kurā vēl nebija klāt bukletiņš, jūs man atrakstiet uz e-pastiņu, es jums nosūtīšu bukletiņu pa pastu. Pasta adresītē ielikšu aploksnītē un aizsūtīšu, lai jums šī grāmatiņa ir. Un jūs varat arī izmantot, un arī par šīm rindām informācija ir. Un tā rinda, kurā atrodas sieviete, tā ir, to jūs varat lasīt, ka tā ir tagadne, kas notiek tagad, šobrīd, un tas, kas ir virs galvas, tā tad ir nākotne, parāda to, kas ir augstāks par cilvēku, ko viņš varbūt nevar tik ļoti ietekmēt, viss, kas tur notiksies un risināsies un ies uz priekšu. Zem kājām ir visas tās lietas, kam jāpievērš uzmanība, kas ir šobrīd aktuāli, un tas, ko cilvēks pats var izdarīt, to, ko viņš var pabeigt, mainīt, uzlabot, atrisināt, izrunāt, nokārtot un tā tālāk. Nu, tad jau uzreiz tagad skatāties, kur jums atrodas sieviete. Vai, vīrietis, ja jūs jautājat par kādu vīrieti. Tālāk, visas pārējās kārtas, nolas pēc tā, cik tuvu vai tālu sievietes kārtī. Tas, ko es teicu, ka viņas pievelkās, viņas pilnīgi magnetizējās, pievelkās tai sievietes kārtī, lai viņas, tad, kad liek, būtu viņai blakus. Lai tas stārķīts ir blakus, lai ceļojums sanāk septembrī, lai tur tas āboliņš ir blakus, lai veselība ir. Varbūt tur ir blakus pastnieks, nesīs kādu ziņu svarīgu. Viņas pievelkās. Tātad, cik tuvu vai tālu. Otrs, zem vai virs, arī uz pašām kārtīm jums rakstīts, ir pa labi nozīmē laimīgu nākamību, pa kreisi nozīmē to, virs licēja. Jā, Laimes spēles kārtīs ir šis vārds licēja, licējs. Tas ir tas pats jautātais, kāršu licējs. Ja virs viņa zem un ja atrodas tālu, te viss tas uz kārtīm ir rakstīts virsū.
Šeit arī rakstīts ieslēgts nelabvēlīgām kārtīm. Ja, piemēram, stārķītim apkārt ir tur visādi zārki un krusti, tātad mēs lasam. Ieslēgts labvēlīgajām kārtīm. Tātad arī mēs lasam. Un tas ir tas, ko es jums sākumā teicu, ka liekat pa vienai varat... Jā? Droši. No kuras puses sāk vērt vaļā kārtas? No kreisās. No kreisās. Laimes spēles kārtība ir... No kuras puses sāk vērt vaļā kārtas? No kreisās. No kreisās puses vienmēr. Mēs ejam no kreisās puses uz labo, tā kā no pagātnes uz nākotni. Bet, lai jums drusciņi pajauktu galvu, bet to jūs varat izdomāt, kā jūs gribat. Vecajā drukā uz kāršu kastītes ir rakstīts, ka kārtas liek no labās uz kreiso. Otrādāk. Tur noteikti arī ir savs kaut kāds, noteikti kaut kāds savs likums, sava doma, bet, laiki tomēr mainās, un mēs esam drusciņi citā laikā, un ja mēs jau liekam citas kārtas, mums vieglāk ir pieturēties pie tā, ka mēs kārtas liekam no kreisās uz labo pusi, no pagātnes uz nākotni. Un tad mēs arī sākam no šīs te augšā pirmās kārtas un varam pa vienai vaļā. Mums Ines arī rakstīja, jautāja, ja maisot izkrīt kārtas, tad tā ir nozīme. Tad, kad jūs liekat citas kārtas, tad es teiktu tā, ka tāpat varētu būt arī atbilde uz jūsu jautājumu. Ja jums maisot, jaucot kārtas, izkrīt viena kārtas, varat viņu vaļā skatāties, jo iedomājies, viņai ir jāizlaužās, viņai ir jāizķerās, jāizkustās un jānokrīt uz grīdas, lai jūs viņu ieraudzītu. Tāpēc vienmēr ārkārtīgi pievērsiet uzmanību tai kārtī, kas izkrīt. Tā var būt arī tā lielā atbilde. Bet laimes spēles kārtīs jūs varat šai kārtī pievērst uzmanību, tā piefiksēt, tā tad man tur bija māja, tā tad viss šobrīd vēl stabili, viss pēc plāna, viss tā mierīgi un tā tālāk, vai mājas lietas varbūt man tagad svarīgas, vispār varbūt jāpazvan mammai, jo māja, māte, arī piefiksēt. Katra kārta, kura izkrīt, izlaužās, sagriežās, sašķeļās, iegriežās, viņa kaut ko jums grib pateikt. Jā. Un kāršu nozīmes izlasiet tātad uzreiz uz kārtīm, bet te man ļoti bieži arī teica, kad liekas, ka gribas vēl zināt, vēl. Un arī laimes spēles kārtas ir tādas ļoti tiešas, un viņām reizēm tie vēstījumi tiešām, ja jūs tā palasat, ir diezgan asi. Laimes spēles kārtīm es vienmēr saku, ir tāda asa mēle, jo vecos laikos kārtis runāja tieši. Tagad mūsdienās ir ļoti daudz tāda romantisma kārtīs un tāda literāra smuki, tāda daļrunīgums, bet agrākos laikos kārtas runāja ļoti asi un tieši, un kā mēs zinām, arī tādas zīlnieces, tādas raganas kāršu licējas arī varēja pateikt tā, ka pēc tam bija visi matu stāvs. Jā. Tāpēc tā valoda vietām ir tāda citreiz izlasu un tāda bailīgs tas vēstījums, un tāpēc vēriet vaļā grāmatiņu un lasiet visu par to vēzīti. Lasiet par to kaķi visu, par to gaili visu. Jā, viņš ir diezgan agresīvs, viņš tur viss tas sargā, bet gailis mums arī ir gaismas simbols. Melns gailis ir viens, un balts gailis ir kaut kas cits, tāpēc ārkārtīgi šī mazā grāmatiņa jums ir vesela simbolu vārdnīciņa maziņa. Jā, un vispirms izlasiet uz kārtas, un pēc tam ejiet vēl uz grāmatiņu. Tāpēc arī es šo grāmatiņu veidoju, lai jūs dziļāk varat sajust tiešām to vēstījumu. Lūk, vēl par laimes spēles kārtīm. Gribu teikt tā. Šīs kārtas ir ļoti senas, vecas. Tiešām tāda unikāla vēsturiska pērle un dārgums. Un cik es pati viņas lieku, un cik man arī raksta tādas arī kāršu sievietes, kurām ļoti patīk likt kārtas, laimes spēles kārtas nemīl runāt bieži. Vēl ļoti līdzīgas kārtas šajā ziņā ir sēnīkārtas. Un daudzi, kas agrākos gados lika sēnīkārtas, arī mēdz teikt, ka viņas apvainojās, nerunā. Tāda sajūta kārtīm nepatīk, ka viņas ļoti iztaujā, viņām šķiet, ka jokojās. Tātad viņām netic, viņām neciena, viņas nenovērtē, nav bijības. Un viņas tur liek rausta visu laiku un tā tālāk. Tāpēc, ja jūs gribat izlikt dienas padomu vai ikdienā kaut kādiem aktuāliem jautājumiem, es iesaku izmantot tomēr klasiskās Lenormand tipa kārtas. Klasiskās, tās franču stila Lenormand kārtas,
kuras tiešām var izvilkt vienu kārtīti, te pats steidzami braukt uz laukiem vai ne, pirkt to dzelteno vai to sarkano kleitu, krāsot matus šomēnes vai varbūt pagaidīt. Visus šos te praktiskos, maziņos, ātros jautājumus klasiskās Lenormand kārtas ļoti labi atbild. Viņām pat patīk, viņas priecīgs. Laimes spēles kārtība. Es saku, viņas izlikt svarīgos brīžos, tādos izšķirošos dzīves brīžos, kad ir jāpieņem kaut kāds lēmums. Vai tad, kad ir baigais nemieris par kādu cilvēku, vai tad, kad jums liekas, ka kaut kas tur varbūt ne tā notiek, vai tad, kad jums vajadzīga prognoze, un tad, kad ir kaut kāds pagrieziens svarīgs punkts. Vai jūsu dzīvē, pēc notikumiem, vai arī pēc laika. Tagad mums arī viens jau pagrieziena punkts mums bija vasaras saulgrieži. Vai arī saulstāvi, kad saulīte stāvēja uz vietas, diena nakts bija vienāda garuma, viņa nostājās. Tagad saulīte saulgrieži vasaras ir atkal pagriezusies, viņa dodas uz rudens pusi. Mums ir atkal kalendāri, gada puse varam nošķirt. 6 mēneši ir pagājuši, tagad sākas nākamie 6 mēneši. Gada sākums, kā mēs zinām, manējie mājnieki jau vienmēr zina, ka mums ir 4 jaunie gadi. Mums ir 4 jaunie gadi, kamēr mēs visus 4 jaunos gadus nosvinam, tikmēr visi priecīgi un gaida, kad tas būs. Tātad pirmais jaunais gads mums kalendārais, 1. janvāris var izlikt kārtas, ļoti bieži liek kārtas arī vecgada vakarā. Tas ir tāds brīdis, kad laika vārti un tāda nākotnes durvis ir atvērts. Var likt gan vecgada vakarā, ir kas liek jaunā rītā, 1. janvārī kārtas. Otrs jaunais gads mums ir austrumu ķīniešu jaunais gads, kas katru gadu iekrīt citā datumā, kad ir 1. jaunais mēnesis cikls. Jo mēnesis kalendārs, kā jūs zinat, iet paralēli. Varbūt ir 1. janvāris, bet ir jau 25. mēnesis diena. Tātad, kad ir pilns jauns mēnesis cikls, tas ir janvāra beigas, februāra sākums. To arī vienmēr var svinēt, jo nomainās lielās enerģijas. Austrumu gads ir 12 lielie dzīvnieki simboli, kad nomainās pasaulē lielās enerģijas. Šogad mums ir pūķa gads, nākamgad būs čūskas gads. Kuras no jums ir čūskas, būs jūsu laimīgais, veiksmīgais gads? Es zinu, ka ir ļoti daudz čūsku, gan manās meistarklasēs, gan manos kursos, jo tā ir maģiska zīme. Jau šis te gads, ka jūs esat dzimuši zem čūskas zīmes, parāda to, ka jums ir maģiskas spējas jūsu koferītī no dzimtas, dziedniecība, medicīna, maģija. Tas viss ir čūska. Tā kā nākamais gads mums būs mūsu gads, mūsu ezotērisko maģisko cilvēku gads. Intuīcijas gads, kad viss notiks daudz savādāk nekā to prāts mums iecerējis. Latviešu jaunais gads sākas 7. februārī ar pelnu dienu, bet tas ir vienmēr fiksēts datums. Nevajag sajaukt ar kristīgo kalendāru, kur pelnu diena mainās līdz ar lieldienām, bet latviešu gadskārtu kalendārā jaunais saimnieciskais gads sākas 7. februārī. Tad, kad var jau mest plānus, idejas jaunajam gadam. Un astroloģiskais gads mums sākas, viss sāk augt, mosties, dīgt, šķelties, izlausties pretī gaismai ir pavasara saulgriežos astroloģiskajā jaunajā gadā, 20. vai 21. martā. Un tas, ko es jums teicu, kārtis, arī laimespēles kārtas vēlams likt ne vairāk par mēnesis, pusgads, arī gads. Ja jūs gribat 1. janvārī vai šajā te kādā no jaunajiem gadiem izlikt kopējais gads, kopējais mans gads. Bet, protams, arī pa laikam likt prognozes. Tā, palūkosimies, cik man ir pienākuši vēstulītes. Es jau redzu, ka telefons man mirgo, bet tas man ir visu laiku. Tāpēc, ja kādreiz es jums aizkavējos atbildēt uz e-pastu vai kādu ziņu vai WhatsApp ziņu, es vienmēr atbildēšu, varbūt uz pēc dienas vai pēc 2 vai pēc 3, bet kamēr es eju katrai vēstulītei, tad es vienmēr tieku kaut kad līdz galam. Tā, jā, un te ir piemērs. Te man ir 2 piemēri, ko man atsūtīs šodien pa dienu. Un tā, mums vēl laiciņš ir. Es varētu varbūt, kā mums sanāk, vai droši vien es jums varētu stāstīt. Šeit jums būs piemērs, kur jūs redzat, bet es no e-pasta vienkārši atvēršu vaļā un jums stāstīšu, lai jūs varat sev laimes spēles kāršu vēstījumu
laimīgo kāršu prognozīti iegūt, un lai jūs varat arī pašas patulkot, redz jau jums ir nofotografēts, tātad jums jau saglabājas. Tā, šeit man viena jauna sieviete atsūtīja prognozi jūlijam, kas šobrīd notiek viņas dzīvē. Un braucam ar acīm un meklējam sievietes kārti, un viņa mums ir pašā lejā. Tātad virs viņas ir veselas 3 kāršu rindas. Tas ir 27 kārtas, kas rāda, ka jūlijā ļoti daudz kas mainīsies. Ļoti daudzas jaunas pārmaiņas, tendences, jauni darbi, jaunas iespējas parāda, ka ir daudz lietas viņas dzīvē jūlijā notiks tas, par ko arī viņa nav iedomājusies, kas vēl nebija tāds izplānots un tā tālāk. Kas viņai ir apkārt? Blakus skatāmies, kas ap viņu ir sagrupējušās, kādas kārtas. Virs viņas galvas ir zārka kārts. Pirmā tieši, kas viņas galvā ir. Zārka kārts parāda enerģijas trūkumu. Tas var būt fiziski, tas var būt emocionāli, tas var būt enerģētiski, un tālāk mēs skatāmies, kas, te jau es drusiņu jums pats priekšā, ka var pišķi paklejot, tālāk pa to rindiņu, tā kā pa teikumu palasīt. Arī naudas maks, tātad ļoti daudz pārdzīvojumu domu enerģijas aiziet par dzīves finansiālo pusi. Vienkārši man uzreiz ieraugs ārkārtas, uzreiz meklēju, kas tur, ar ko tas ir saistīts. Otrs viņai blakus ir jaunieša kārts. Jaunieša kārts vīrietis viņai vēl tur tālāk aiziet. Ģimene, ļoti daudz uzmanības. Es zinu, ka viņai ir arī dēli 2, tātad ļoti daudz uzmanības aizies dēliem. Un reku vīrs uz dēliem skatās, tātad viņam jāpad vairāk laika ar viņu. Bet kopumā dzīvē viss ir labi, jo blakus viņai ir arī saules kārts. Saules kārts ir Lenormand kāršu sistēmā vispozitīvākā, visspēcīgākā, visjaudīgākā, visgaišākā kārts, un tā viņai ir pie labās rokas. Tātad visu viņu dara pareizi, viņai ir skaidri viņas mērķi un tā tālāk, bet tā enerģija viņa ir uz tādas izdegšanas robežas. Es arī zārka kārtas tik tuvu pie jautātāja kārtas teiktu obligāti pārplānot atvaļinājumu. Ja ir atvaļinājums jūlijā, izcili, gulēt smiltiņās, gulēt dārzā, kur zārka kārtas ir horizontāli noliek cilvēku, sauļoties, atpūsties. Zārkārts ir zemes enerģija, ņemt enerģiju no zemes. Līlijas kārts ir blakus, tā arī liela svētība, tā ir svētība no senčiem, palīdzība, un arī mēnesis kārts. Un īstenībā viņi tā smuki atrodas, blakus ir prāts, skaidrība, blakus mēnesis intuīcija arī. Lūk, tā mēs apskatāmies visas tuvākās kārtas, to režģīti, kas ir blakus, un pozīciju, kur atrodas, par ko kārtas stāstīs, par to, kas būs, kas notiks, vai par to, kas ir tagad svarīgs. Vai par kaut kādiem pagātnes parādiem, nenokārtotiem darbiem, lietām, attiecībām. Un tad tālāk arī lasam šo kāršu nozīmes, kā viņas savā starpā. Un īstenībā laimespēles kārtīm es pašā sākumā es arī rakstīju. Jo informācijas ir ārkārtīgi daudz, jūs jau lasot pirmo rindiņu, tad, kad būs nonākušas līdz 4. rindiņai, jūs jau būsiet aizmirsuši to, un tāds, tur bija kaut kāds knifiņš, tur bija kaut kas labs, un es vairs neatceros. Uzreiz pierakstiet tos vārdiņus, kaut ko, kas tur sakrīt, ko jūs tur interesanti ieraugat. Tā, otrs mums atsūtīja Tatjana savu kāršu izlikumu, skatāmies gada 2. pusē. Gada 2.